Sēdējām un domājām, cik tad ir tie veidi, kā var pacelties no zemes. Izrādās, ka nebeidzami daudz, bet viens no izplatītākajiem starp Latvijas ekstrēmistiem noteikti ir riteņbraukšana. Un tā kā es neko par to daudz nezinu, tad es uzņemos šo te godpilno lomu doties un iepazīties, kā tad ar riteņiem var pacelties virs zemes un kā to dara tepat pie mums Latvijā, kā saka, mūsu džeki savējie. Iepazīstieties, šis ir Māris Orniņš, labākais Baltijas MTB kalnu riteņbraukšanas freestylists. Viņa galvenais izaicinājums ir gaisā veikt sarežģītus trikus un izdomāt jaunus, neredzētus lēcienus. Galvenais pārvarēt bailes un 100% saplūst ar savu riteni. Māris ir titula Latvian King of Dirt īpašnieks, bet draugi viņu kopš bērnības sauc par Dūlīti. Arī viņa menedžeris un Monster parka direktors Jānis Kundziņš, kurš ar profesionāļu aci redz, no kura sanāks lietas koks, no kura ne. Kāpēc cilvēkiem tas interesē, kāpēc cilvēki to dara un kāpēc viņi vienmēr mēģina īstenībā izdarīt fiziski ar dažādām palīgierīcēm to, ko viņi ar savu ķermeni nevar izdarīt? Es domāju, cilvēkam pēc būtības ir tā kaut kāda pašizaicināšana sevis iekšā ielikt, un katrs to izliek, kā viņš var. Mums tas ir varbūt bišķiņ lidot augstāk, tālāk, sarežģītāk. Un tas lidojums jau pats par sevi nepierast. Mēs esam cilvēki, kur staigā pa zemi, mēs neesam putni, kas visu laiku lido. Viņiem varbūt interesanti ir pa zemi staigāt un kaut ko darīt. Man interesanti ir gaisā. Kādas ir tās sajūtas, tad, kad tu izpildi kādu lecienu, vai tur tās skudriņas skrien, vai savukārt ir kā pilnīgi 100% koncentrācija, vai arī pilnīgi brīvības sajūtas, bet iedomāties nevaru, kāds varētu būt uz rampas taisīt kādu no trikiem? Tas ir kā kurā reizē, ja tu vienu triku esi atkārtojis miljoniem reižu, tev viņš liekas apmēram tā kā, neteikšu salīdzinājumu, bet, jā, ja tu es varu uztaisīt vienu triku, es varu atbrīvoties pilnībā, es vienkārši zinu, ka es to varēšu izdarīt un viss. Kaut ko jaunu mēģinot vai grūtu, tad tur gan ir 100% tu domā tikai par to, lai tev viss sanāk, tu nenokrist un viss būtu kārtībā. Un skudriņas parasti skrien, tā, kad ir jauna lieta uztaisīta. Bet tas jau ir tā, ka tu jau esi piezemējies 100% drošībā, jau, kad tu viņu uztaisīs. Kā ir ar tev galveno instrumentu, ar to riteni? Cik īpašs viņš ir un vai var ņemt katru riteni no jebkura sportista, vai tomēr tas ritenis, kas ir sagatavojis tieši tev un viss, un vairāk ne pa labi, ne pa kreisi, nekur? Es viņu salieku tā, kā man ir ērti, un nevienam citam braucējiem nebūs tāds pats ritenis. Tas ir vairāk kā skaidrs, un tāpēc es nevaru paņemt no drauga riteni. Sacensībās varbūt adrenalīna iespējā es varu paņemt un izdarīt, mēģināt, tikai tāpēc, ka man ir vajadzīgs rezultāts. Bet tā, tas ir, tu paņem, tu vienkārši nejūties uz savām kājām, tā apmēram. Tāpēc citu riteni. Tā kā kedas. Tu var uzvilkt tās paši izmēra kedas, tikai viņas nebūs tieši, tā kā tev. Vai tu ar savu riteni runājies, sveicinājies tur, tur kaut kādu, es nezinu, rituālu veids pirms sacensībām? Nē, rituāli pirms sacensībām noteikti nav. Es savu riteni visbiežāk lamāju, tāpēc, ka tā ir vissliktākā īpašība man, ka es esmu dusmīgs uz riteni, nevis uz sevi. Un tikai tad, kad viņš man atriebjās, un es saprotu to, ka tā ir mana vaina, tad es viņu samīļoju, sabučoju un pasaku, ka es tā nedomāju. Un var redzēt, ka viss mainās arī. Tur varbūt viss ir galvā, bet nedrīkst dusmoties uz lietām. Es šodien arī dusmojos uz viņu ļoti, es viņam iespēju arī. Tāpēc, kad es vienkārši nevaru ar viņu pabraukt. Bet es viņam noteikti atvainošos. Viņš nav pie tā vainīgs. Māra nākotnes plāni ir kļūt atpazīstamam pasaulē un piedalīties ārzemju turnīros. Lai to izdarītu, jāpiedāvā savus video. Tā arī tapis klips For Bikes, kuru jau noskatījušies vairāk kā 20,000 skatītāju. Ir cerība, ka Māris drīzumā trenēsies un piedalīsies prestižās sacensībās ārzemēs, bet pat Dūlīti var sastapt starp savējiem Monster parkā. Un, ja vajadzēs, Jānis viņam uzbūvēs arī kādus jaunus trampolīnus, lai nav garlaicīgi. Vai vispār ir jābūt trakam, lai nodarbotos ar MTB freestyle? Nekam normālam tur nav jābūt visticamākais, jo tas, kas ir jāizdara, tur tiešām šādi tad es domāju, vai man tas vispār ir vajadzīgs. Tie ir tie lūzumi brīži, var teikt, vai tu vispār tev tas ir vajadzīgs, priekš kam tev tas ir vajadzīgs un ko es no tā iegūšu.
Bet tad atkal tas pāriet, tad es atkal redzu to mērķi, uz kuru man ir jāiet, un visu, un tās domas aizmirstās, un visu, un sāc darīt lietas, no kurām tev ir bail, un tas ir vislabākais, kas ir šajā sportā. Vienkārši izdarīt to, ko citi domā, kas ir neiespējami. Darbs, tas ir smags darbs, no malas, un jo no malas tas izskatās vieglāk, jo tas nozīmē lielāk darbs ieguldīts un viss.